Veikla lieta. Lai izveidotu darbiniekam avansa maksājumu, dodies uz moduli Algas, avansa maksājumi un spied plusiņu, lai izveidotu jaunu ierakstu. Norādi izmaksas datumu, samaksas veidu, ja banku, no kuras tiks izmaksāti avansi, sākuma datumu un beigu datumu, kas nosaka to, kuram algu aprēķinam tiks pievienots avans. Šajā gadījumā mēs izmaksāsim avansu 5. decembrī, bet tas tiks pievienots novembra algu aprēķinam. Rindiņās norāda līgumu, summu, atzīmē ķeksīti veidot maksājumus un saglabā ierakstu. Ja darbiniekam katru mēnesi izmaksā avansu, piemēram, 200 eiro, vari to norādīt arī darba līgumā. Atver konkrēto līgumu vaļā un norādi avansa summu. Tagad, veidojot avansa maksājumu, norādi izmaksas datumu, samaksas veidu un sākuma datumu, beigu datumu, tāpat kā iepriekš, un nospied 3 punkti, ievietot visus aktīvos līgumus ar avansa summām. Sistēma automātiski ievietos visus līgumus, kuriem ir norādīta avansa summa. Pēc tam vari nomainīt summu, ja tomēr šajā reizē izmaksāsi vairāk vai mazāk, atzīmē ķeksīti veidot maksājumus un saglabā ierakstu. Pēc šī ķeksīša atzīmēšanas un ieraksta saglabāšanas tiek izveidoti maksājuma uzdevumi, kurus vari atlasīt maksājuma uzdevumu tabulā, izvēlēties vienu vai vairākus ierakstus, nospiest labo peles taustiņu un eksportēt uz banku. Saglabā šo failu, kuru pēc tam var ieimportēt bankā un izmaksāt avansus.